manas domas par to, kā atjaunot valstisko suverenitāti. Kādi priekšnoteikumi, manuprāt, būtu jāņem vērā? Pirmais. Acīm redzot, mums būtu jāvadās no Latvijas PSR augstākās padomes 89. gada 28. jūlija deklarācijas par Latvijas valsts suverenitāti, 90. gada 15. februāra deklarācijas jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību un 90. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulces aicinājumu. Otrkārt, mums būtu jāievēro Latvijas iedzīvotāju griba, kas nepārprotami izpausta ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšana programmā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību. Un trešais, manuprāt, nemazāk svarīgs fakts ir tas, ka 2 gadus atjauninātā PSRS federācija, par ko ļoti daudz arī iestājās mūsu republikā, nekādu līdztiesības mehānismu tiesiskajā ziņā nav radījusi, kura ļautu Latvijas tautai pašai lemt par savu likteni. Tas viss kopā mums dod tiesisko un morālo pamatu nostāties uz Latvijas Republikas de facto atjaunošanas ceļa. Kā mums ejams būtu šis ceļš? Pasaule 5 miljonu baltiešu dēļ negrib riskēt ne ar saspīlējumu atslābumu, ne ar atbruņošanos, ne arī ar Mihailu Gorbačovu. Ar to mums ir jārēķinās, nepārspīlējot ar riskanto sajūsmību par rietumvalstu gaidāmo atbalstu un dāsno palīdzību. Es atkārtoju, neatkarība tas nedrīkst būt tikai pašmērķis. Tam jābūt augstākās darba kvalitātes un tautas dzīves līmeņa celšanās līdzeklim. Ar Latvijas atzimšanas ideju jāharmonizē visas republikas sabiedrība. Absolūtais vairākums latviešu un citu tautību iedzīvotāji taču vēlās vienu – dzīvot un audzināt bērnus miera un labklājības apstākļos. Šobrīd mūsu savienībā ir tāda situācija, kad garantēt to, ka saimnieciskā lejupslīde apstāsies kaut kādu kompromisu rezultātā, es personīgi to nevaru darīt, jo piedaloties klāt visu lietu apspriešanu, izcevišķi saimniecisko lietu apspriešanā, es redzu, ka mūsu valsts patreiz ir nevadāma. Es domāju, saimnieciskajā ziņā. Un tāpēc tas, kad mums šeit neizvērsīsies ļoti liels un krīzes situācijas saimnieciskā ziņā, pat pie jebkādiem kompromisiem, es to neapgalvotu.